Pirms gandrīz 12 gadiem skrundiniece Inta Kampara ar savu ģimeni nolēma iztiku nopelnīt, izveidojot ēdināšanas uzņēmumu. Bistro tika izveidots Rīgas Liepājas šosejas malā, un šogadu laikā galvenokārt to bija iecienījuši garām braucēji. Šīs ziemas sals izrādījās liktenīgs, vēl tiek skaidrots apkurs vai elektrības dēļ, bet ugunsliesmas paņēma visu. Sadeg pilnīgi viss, kas saprāts. Leduskapju iekārtas, televizors, mikroviļņu krāsnes, pilnīgi viss preces, pilnīgi nekas nav lietojums, var teikt. Tas viss ir vienkārši novācams un tā vieta ir sakopjama. Ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu 8:30 vakarā. Ar liesmām cīnījās Skrundas un Saldus ekipāžas. Koka ēkā uguns izplatījās strauji. Braucot jau klāt, jau redzēja pa gabalu, kad deg atklāt liesmu, visa ēka pilnībā. Sagādāja grūtības tas, ka augsts laiks ir. Sals ciet ūdeņus, sūkums un tādā ziņā. Mēs braucām ņemt no pilsētas ūdensvadu. Dīķis tūmā arī nebija. Kas viņiem pie mājas, tas bija viss aizsals un tur ļoti maz ūdens bija. Lokalizēt mums izdevās nepilnā stundā. Kamēr pabeidzām, tad aizgāja vēl 2 stundas, kamēr viss pāroka, viss gruvešs, lai negrūza tālāk. Kopumā 3 stundas strādājām. Jāpiebilst, ka šis ģimenei jau ir otrais smagais trieciens. 2006. gadā te risinājās traģiski notikumi, kad laupītāji nošāva 2 bistro apmeklētājus un uzņēmuma saimnieku Aldi Kamparu. Joprojām viņa nāves vietā ir ziedi. Ģimenē ir 2 meitas, viena 12. otra 5. klases skolniece. Ģimenei šis bija vienīgais ienākuma avots. Situācija ir tāda, kad ir tēva apgādnieku zaudējuma pensija meitenēm, katrai 46 lati. Tā pa lielam tas arī īstenībā ir arī viss. Katram šādam nelaimes gadījumam nākam uzreiz pretī un dodam ārkārtas situācijas pabalstu. Šobrīd tas ir 100 latu vērtībā. Mēs piedāvājam brīvpusdienas bērniem un šāda veida atbalstu, ko mēs varam ģimenei dot. Pašvaldība var nepiemērot nodokli nekustamiem īpašumam vai samazināt viņu līdz 90% šī gada ietvaros. Centīsimies arī līdzēt ar darba spēku, lai savāktu šīs krāsmatas un sakārtotu vietu šobrīd. Inta Kampara ar rūgtumu atzīst, ka šobrīd, lai atjaunotu savu ienākumu avotu, būs spiesta lūgt palīdzību cilvēkiem, jo joprojām notiek 2006. gada notikumu lietas izskatīšana apelācijas instancē, kuras dēļ viņa nav saņēmusi morālo kompensāciju 50 000 latu no vainīgajām personām. Tomēr padoties viņa negrasās. Atceroties savu vīru piemiņu un, kā saka, parādot meitenēm, ka pie grūtībām nevajag mukt prom, bet tur jāturpina cīnīties un strādāt tālāk. Un uz ārzemēm, protams, nebraukšu, es sev uzskatu par latvieti, un es neuzskatu, ka man būtu jābrauc un jāstrādā un jāpelna svešamā maize. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Skrundas televīzija.